Šis ir podkāsts Kā tu jūties? Vieta, kur mēs dziļi ieskatīsimies cilvēku būtībā un runāsim par attīstību, mācīšanos un personīgo izaugsmi. Mūsu sarunas būs atklātas un brīžiem izaicinošas, jo mūs interesē ne tikai viegla attīstība, bet arī spēja ieskatīties tajā, kas to kavē. Šis podkāsts ir tiem, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, kas es esmu, kāds es esmu, kāpēc es daru tā, kā es daru. Es esmu Ilze Mēdne. Un es esmu Elīna Fīrmane. Čau, Elīna. Čau, Elīna. Čau, Ilze. Un čau visiem skatītājiem un klausītājiem. Kā vienmēr es iesprāžos kaut kur pa vidu, bet man arī ir prieks redzēt pirmkārt, Elīna, tevi, jo sen tevi neesmu redzējusi, un man prieks būt ar jums kopā skatītāji, klausītāji, un jā, šodien runāsim atkal par kaut ko interesantu. Man gribētos teikt, ka mēs pat tagad turpināsim pagājušās epizodes tēmu kaut kādā ziņā, jo faktiski mēs man šeit gribam šodien paskatīties uz to, kas ir tā steigas kultūra vai sasnieguma kultūra, kurā mēs dzīvojam, un iespējams, ka mēs varam vēl kādu veidu atrast, kā darīt lietas, kā būt šajā dzīvē, nevis tikai skrienot un steidzoties, bet atļaujot sev arī pauzi. Tas tā pavisam īsi ieskicējot, man šķiet. Varbūt apstājamies un pajautājam sev, kā mēs jūtamies, un Elīna, kā tu jūties? Es jūtos steidzīga. Kā reiz es patiešām jūtos steidzīga un nedaudz saspringta, domājot par šo tēmu un domājot vispār par to posmu dzīvē, kur es esmu. Un kā reiz arī šodien tāda mazliet steigas sajūta. Jā, Ilze, kā tev? Jā, ja es varētu teikt, ka es jūtos vesela beidzot, jo es biju mazliet apslimusi, un manī diezgan ilgi ir nobriedis šis temats par iepauzēšanu, par lēnumu, par lēnākumu, un tas ir arī ne tikai šodienas tēmas kontekstā, bet vispār, teiksim, kā es skatos uz lietām, kā es daru lietas, un es tiešām arī esmu steidzīga un bieži vien pārlieku satraukusies, un šodienas epizodē es domāju, ka daudzi no jums varēs atpazīt mūsos to, ko mēs runājam arī savās dzīvēs. Tas, ko mēs savā dzīvē piedzīvojam, jūs atpazīsiet savās dzīvēs un varbūt savās domās, un patiešām varbūt apsēdieties, paņemiet rokā blociņu un piefiksējiet kaut kādas atziņas, kas nāk jums par jūsu dzīvi. Jo tas ir arī mans pēdējā laika veids, kā es cenšos apstādināt nedaudz to daudzumu, kas ir ikdienā apkārt, vienkārši apstājoties un piefiksējot, ko tas man nozīmē, ko es ar šo laiku daru. Jā, un tu jau mazliet pieteici to tēmu, un man laikam tāds mīļš teiciens vai tā doma par šodienu ir, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kas ir paradoxāli, kad atpūta tiek traktēta par kā draudz vai apdraudējums tam, ko mēs sasniegsim vai cik veiksmīgi mēs būsim. Un sociālajie mēdīji un viss tas ir tikai tāds vēl papildinājums, tam, ko mēs šodien vēl pārunāsim. Jā, man šķiet, ka, ja mēs salīdzinām, tad tas... Es varētu teikt, ka slow productivity ir iespējams tas termins, kas vislabāk raksturo to, par ko mēs varētu gribēt šodien runāt, vai kā mēs vēl varam paskatīties uz to, kā mēs varam dzīvot, darīt, sasniegt arī jo lēnāk un ar pauzi tas nenozīmē, ka mēs nesasniedzam. Tas ilgtermiņā, protams, strādā iespējams pat labāk. Jautājums, kā mēs varam izkāpt no tās steigas un no tā riteņa, un vai mēs varam izkāpt, un vai mēs gribam izkāpt. Jo man šķiet, ka ļoti būtiski, ka mēs tomēr ceļam un runājam par šīm tēmām, tāpēc, ka mēs nemitīgi tomēr viens otram Mēs viens otru liekam atpakaļ tajā, hei, ir svarīgi, mēs sasniegumus un kaut kādu steigu traktējam kā kaut ko labu, mēs to patiesībā ceļam uz kaut kādu piedestālu. Mēs gal galā izdodam grāmatas, kurās mēs mudinam neieturēt pauzi un man šķiet, ka tas viss noved pie tā, ka mēs viens otru steidzinām
vēl vairāk ieejot tajā ārkārtīgajā mašīnas sajūtā. Ja? Mums visiem visa kā ir par daudz, bet tomēr šķiet, ka mums ir nemitīgi pēc kaut kam jāskrien pakaļ. Un man liekas, te ir daudz faktoru. Te ir kaut kāda tā garīgā dimensija, te ir tā dimensija, ka fizioloģiskā dimensija, gal galā mēs varam pastīties uz ciklu un ritmiskumu, un vienmēr sakot, man liekas, ļoti plaša tēma. Jā, to arī pamanīju. Jā, par grāmatām runājot, katrā ziņā tas viss arī bazas un apkārtā informatīvā telpa, kas šobrīd ir. Mana tā iekšējā sajūta ir, ka šī vēlme tikt pāri, ražot un būt veiksmīgam vai izskatīties produktīvam, tad nemitīgā cīņa ar tādu laika apturēšanu, ar nevēlēšanos apskatīties, kā ir patiesībā. Kaut vai tā pati perimenopauze, vai kaut vai tie paši tādi lielie jautājumi, viduspārējie vecums un tā tālāk, šie visi jautājumi, pie kuriem mēs visi agrāk vai vēlāk nonāksim, vai visas kaut kādos brīžos, ka tāda nemitīgā cīņa tikt pāri, nevis patiešām kā fizioloģiski vai cikliski vai ritmiski saprotot to, ka tā tas vienkārši ar mums notiek, un akceptēt, pieņemt to, novērtēt un saprast, kā to lietot. Mums tā vēlme ir tikt pāri, un to noteikti ir veidojusi tāda kultūra, kas ir augusi, hustle kultūra un tā tālāk. Un paskatāmies varbūt mazliet dziļāk par to hustle kultūru, vai ne? Kur tās kājas aug? Jā, viens, ja mēs, jo kas ir tas hustle kultūra, ja tāda steigas kultūra, faktiski mēs tā droši vien to varētu nosaukt, latviskot, iespējams ir vēl kāds variants, bet tātad, ka nepārtraukt aktivitāti ir kā pašvērtība. Faktiski tas varētu būt, tas, es domāju, tā esence šai sasniegumu kultūrai, kas, protams, kopumā tas nenozīmē uzreiz, ka ir jāiet galējībā un tad nevajag neko sasniegt un vispār viss ir jāatstāj kaut kādā pašplūsmā. Jautājums atkal ir par to, cik daudz mēs spējam tajā ieguldīties tā organiski vai cik organiski tas mums var sanākt. Man liekas, ka problēma tā, kas ieskicējās arī pagājušajā mūsu sarunā, proti domājot par sociālajiem tīkliem, kas ir vienkārši vēl viena liela, smaga problēma, kas tikai vēl vairāk attālina mūs no tās pauzes vai vēl vairāk patur mūs tajā dopamīna ciklā, ir tieši šī atkarības rašanās vai radīšana, kas nozīmē, ka pauze faktiski tiek daļai uzskatīta kā tāds drauds. Ķermenis to ierauga kā draudu. Mēs varam runāt par traumu, bet tas nav tikai par traumu. Tas ir kopumā par to, ka mēs nevaram pauzēt. Jebkura pauze ir kaut kas kaitīgs. Ja? Un es patiesībā domājot par šo tēmu, es diezgan daudz esmu palasījusi un papētījusi, un ne tikai papētījusi, bet tiešām pati bijusi tajā iekšā, mēģinājusi saprast. Jau praktiski pēdējie 2 gadi ir, kad es daudz domāju par to lēnā ātrā laika, to filozofiju. Un es tad, domāju par to hustle kultūru kā tādu ideoloģiju, kas praktiski slavina nepārtrauktu, ilgstošu, smagu darbu, kas praktiski kļuvusi arī par tādu sabiedrības pārliecību, ka ja es strādāšu ilgi un neatlaidīgi un neļaušu sev atpūsties, es neļaušu citiem aiziet sev pa priekšu, kas ir tāda automātiskā reakcija, ko mēs esam izveidojuši sevī, un tā jau praktiski no tā 19. gadsimta sākuma, tā vēsturiskie paskatās, tiklīdz kā sākās industriālā revolūcija, tā cilvēki sāka mācīties pa jaunam. Vairs nav cikli, vairs nav ritmi, vairs nav daba, ir attālināšanās no sevis, attālināšanās no citiem, tāda atsvešināšanās kopumā no pasaules, ritma. Ir vienkārši tāds viena plūsma, kur tev ir kaut kas jāsasniedz un jāizdara. Un viss tas startup, Grinch, Google, Facebook, arī tieši sociālā tīkla kā instruments, kas tev paģēra šo te uzmanību un to plūsmu padara vēl lielāku iespēju, ka tu neatlaidīsi. Ka tu vienkārši būsi visu laiku tajā tempā. Un tas viss patiesībā arī veidojas šo te iekšējo trauksmi un bailes
un tā skaitā arī šo traumatisko pieredzi, kas jau jebkuram ir kaut kāda veida traumatiskā pieredze, veido šo patērnu tā darīt lietas, tā dzīvot. Un man patīk, ko par to saka profesors Harmuts Ross. Viņš tā kā iedala trīs sadaļās šo hustle pātrināšanās, atsvešinātība, eksploatācija, tāda triāde, ka mēs spēlējamies tajā triādē un ar to spēku atvešanamies no sevis, no citiem, no pasaules. Praktiski tā hustle kultūra jau nāk no Amerikas, un Amerikā vēl joprojām cilvēki ārkārtīgi daudz vairāk cieši no izdegšanas, bet tā doma, ka mēs veidojam šo patērnu, ka ja es nedarīšu, ja es nesasniegšu, nebūs labi, jo mūs jau vada bailes no neizdošanās. Un kādam tās ir stiprāks, kādam tās ir vājāks, attiecīgi no mūsu iekšējiem procesiem. Pieskaries arī tas grīņš kultūra un šī Facebook un Google un sociālajā tīkla ir radījuši to nepārvaramo vēlmi būt labākam, sasniegt vairāk. Un tas iesniedzās daudz dziļāk gan tajā veidā, kā mēs skatāmies uz darbu, kā mēs skatāmies uz sasniegumiem, gan kā skatāmies, kā mēs identificējamies, ar ko mēs identificējamies beigās, ar panākumiem, ar lomu, ar amatu. Un tas viss ir novedis pie tā, ka mēs attālinamies no būtības, kas tad vispār ir jēgpilna dzīve. Jā, protams. Man patika, kā reiz, tas ir kontekstā ar šiem sociālajiem tīkliem arī, bet negribas vainot tikai viņus, jo tas nav tikai par sociāliem, bet sociāli, protams, pastiprina un paspilgtina. Kāds komiķis sacīja, ka līdz sociālajiem tīkliem viņam bija tā sajūta, ka viņš dzīvo tīri labu dzīvi. Un tajā ziņā, ka viņš dara labāko, ko viņš var darīt. Un tā dzīve ir ok, bet tagad viņš atver katru dienu sociālos tīklus un viņam nāk virsū, vai tu šodien izdarīji maksimumus, vai tu šodien sasniedzi sevi, vai tu šodien izaicināji sevi par visiem 100%. Es to varu, tu to vari, un visu laiku tas nemitīgais tāds spiediens kaut kādā ziņā, ja? Ka tu neesi gana labs. Ka tu visu laiku neesi gana labs, jā. Neesi gana daudz izdarījis, neesi gana ātri to izdarījis, neesi sasniedzis tur, nezinu, kaut ko līdz 25 gadiem, ja. Un, protams, ir arī tas pretējais, ir arī tā pretējā tendence, ka hei, viss ir kārtībā, nekad nav par vēlu, bet vienlaikus tas ir tāda pierunāšana, jo pamata tēma ir tā, ka ir par vēlu, vai ka tev ir jāsasniedz, vai tev ir jāizdara daudz, un tu nevari paņemt pauzi. Bet man šķiet, ka atkal jau jautājums nav par to, ka vai tev vajag vai nevajag sasniegt. Tas ir katram paša ziņā. Jautājums ir par to, vai tas tevi tur tajā varā, ka tu nemaz nevari atslēgties, un tu nevari aizbraukt atvaļinājumā un neatbildēt uz e-pastiem. Vai mēs kā mammas šo ļoti labi zinām, mēs automātiski tiekam kaut kādā ziņā izslēgtas no tās aktīvās dzīves, bet es varu teikt personiski, man bija ļoti, ļoti grūti, un es nebiju pilnībā klātesoša tajā kontekstā, ka man bija visu laiku tā sajūta, ka man ir jābūt vēl tur ārā, kaut kas vēl jāsasniedz paralēli. Šis droši vien būtu vispār atsevišķs podkāsts, par ko mēs padziļināti varētu runāt, bet tā ir tēma. Man pat bija tieši sazvans ar kādu arī veiksmīgu sievieti, kur izskatās labi un ir sasniegusi un performē, un sabiedrība viņu atzīst kā veiksmīgu. Un viņa teica, jā, bet ir jārunā par to, ka ir dienas, kad viss ir pilnīgā pakaļā. Un ir dienas, kad mēs nevaram paspēt, un kā vārdā mēs gribam paspēt, un ka tā realitāte ir tāda, ka tā ir vēl viena bezmaksas slodze būt mājās, rūpēties par to sadzīvi un kā spēt mainīt to savu ikdienas sadzīvi tā, lai abas lomas izpildītu to, kas ir jādara ar bērniem, un tā ir tāda nemitīgā cīņa arī ar tādu sabiedrības naratīvu, kā ir jābūt, kā ir pareizi. Tas ir tāds, es domāju, ka jebkura sieviete, kur kļūst par mammu un dara vēl kaut ko citu, vienmēr saskarsies ar šiem jautājumiem. Vienmēr nonāks kaut kādā brīdī izdegšanas, vai ar izdegšanas simptomiem, vai izdegšanā,
saprotot, ka kaut kam ir jāmet miers. Un parasti jau bērni tie nav, kam tu met mieru. Nu, tu met mieru sev. Nu, kaut kādā izpausmē. Un mēs noteikti nevienmēr iespējams, bet nevienmēr. Nevienmēr, protams, tas, es domāju, tā kā, sociāli vēlama vidēja aritmētiski, kad cilvēks, nepametīs bērnus karjeras labā, bet, protams, ir dažādas dzīves situācijas, ir dažas arī pazīstu tā kā citu to izvēli, bet, mēs pašas, teiksim, katra savā dzīvē varam paskatīties, kā mēs dažbrīd esam noskrējušās, un tad ir jautājums, kā vārdā. Un kā mēs pašas menedžējam to savu dzīvi, lai tā produktivitāte vai tas produkts beigās nebūtu pašiznīcināšanās vārdā. Jā, man šķiet, ka te ir jāsaprot, kāpēc tā pauze ir vajadzīga, vai kāpēc tas vispār būtu labi ieturēt pauzi, un mēs varam runāt par dažādām pauzēm, par dažādām tehnikām, bet vienkārši tā ideja vispār, ka paņemt pauzi un ļaut pauzē būt, jebkādai lielākai vai mazākai, ir ārkārtīgi svarīgi un ārkārtīgi būtiski, ka mēs varam to atzīt savā dzīvē. Pirmkārt, ka, hei, es iespējams neļauju tai būt, vai neļauju vispār tai parādīties, un tā vietā, lai iepauzētu, es patiešām paņemu tos sociālos tīklus un vienkārši pārskrolēju pāri tai savai pauzē, vai izvairos visādos iespējamos veidos, atrod dažādas nodarbas un dažādas šos laika kabatas aizpildu ar kaut ko, ar tādu pseido darbošanos, kas rezultātā nerada tādu, kas ilgtermiņā faktiski, kas būtiski, nerada nemaz tādu ārkārtīgi lielu pievienoto vērtību, bet drīzāk ieslēdz tādu atpakaļgaitu. Jā, pauze jau, Otto Šarmers saka, pauze ir vieta jaunām lietām vai jaunām iespējām, un tas, protams, tā no garīgās perspektīvas skatoties, tev ir arī jāizaug līdz tam, lai tu spētu paņemt pauzi, lai tu apzināti varētu sev atzīt, ka es nevaru vai es negribu, vai es zinu, ko es negribu, vai es zinu, ko es gribu. Tas ir kaut kāds brīdis, mēs to arī redzam darbā ar mūsu cilvēkiem, ar klientiem, kuri vienā brīdī paši nonāk pie šī secinājuma, bet kā vārdā, vai kas ir tas, kā es vēlos. Tā kā, tur ir daudz un dažādas perspektīvas. Arī, ja mēs skatāmies no tiem pašiem 4 perspektīvām, mēs esam runājuši mūsu podkāstā, ir jau ļoti atšķirīgi attīstības līmeņi, no kuriem mēs skatāmies uz to, kas ir produktivitāte, kas ir sasniegumi, ko tas mums nozīmē. Tā kā, viss tas ved pie tā, ka mums tomēr ārkārtīgi ir jāpazīst sevi, bet tas, ka mēs sevi pazīstam tik slikti, es tikai pēdējā laikā sapratusi, cik ļoti cilvēks slikti sevi pazīst. Man ļoti patīk, kā Brené Brauna savā jaunajā grāmatā Strong Ground raksta par to, ka, ja cilvēki domā, ka mākslīgais intelekts viņus neaizstās, jo viņi ir cilvēcīgi, tad viņi saka, tā ir problēma. Jo cilvēki nezina, kas ir cilvēcīgi, vai viņi nezina, kas viņi ir. Jā, vai pareizi sakot, kā viņi diezgan skarbi lieto, ka mēs esam ļoti slikti, pat lietojot tādus sūdīgi cilvēki. Mēs nemākam tiešām būt cilvēki, vai mēs nemākam tās prasmes, kas patiesībā palīdz, vai kas ir pamats, lai mēs būtu cilvēki, un kas ir tas, kas jāspēs izkonkurēt to mākslīgo intelektu, bet tā kā mums šīs prasmes nav attīstītas, tad, tā teikt, es par šo domāju, un es tiešām arvien vairāk un vairāk dziļāk to skatos. Man šķiet, ka vispār cilvēks jau kopumā ir tāda ideoloģiju upuris, vai kaut kādā ziņā ir upuris tam, kā tiek veidota sabiedrība un kapitālisms un tā tālāk. Tās ir tādas pavisam lielas tēmas, kuru mēs šodien neiesim iekšā, bet ja cilvēki tiek radināti pie tā, ka tev ir jāstrādā, viss tas narratīvs ir tāds, un tad vienā brīdī tev pasaka, ka tu pats esi atbildīgs par savu dzīvi, un tu esi pats atbildīgs par savu ekonomisko situāciju, un tu esi pats atbildīgs par savu darbu, un beigās tev pašam jāmeklē darbs, lai tu varētu dzīvot un nopelnīt, un tev ir jāmācās pašvadības prasmes tā tālāk. Tur var aiziet beigā tādā galējībā, jo sanāk tā, ka viss uz tevi pašu,
tiec galā pats, un ja tu nestrādā normētā darba vietā, tad praktiski 24/7 ir vienīgais izdzīvošanas mehānisms. Ja tev nav savu kaut kādu apstāšanās mehānismu, rīku, kas tev ļauj ievilkt telpu un apskatīties uz to realitāti, kur tu esi, ceļu, ko tu ej, to savu tempu, ko tu ej. Tas tāds ļoti lieli tādi jautājumi, bet tie ir ārkārtīgi svarīgi. Domājot, ka viss jau nav tik vienkārši. Nav tikai hustle, nav tikai slow productivity, nav tā, ka vai tikai mauc, vai tad vispār neko es nedarīšu, ja es tā mierīgi tādā savā tempā. Tur ir kaut kāds jāatrod līdzsvars pašam sev, jo kāds mums klausītājs teiks, tagad tas ir stilīgi, tagad viss tā kā lēni paliek, tagad lēnām visu mēs darām, bet nav jau stāsts par lēnumu. Stāsts ir par dziļumu, jēgu, to rezonanci. Faktiski atkal jau par tādu arī apzināšanos, ja, ka es esmu apzināts tajā, kuras esmu. Es esmu apzināts tajā brīdī, kuras esmu tajā steigā, vai es esmu apzināts tajā, ka man ir nepieciešama pauze, un es par saprotu, ko pauze nozīmē, kā es varu to pauzi paņemt, kas man der. Piemēram, interesants arī tas pētījums, ka mikropauzes, par ko daudz tiek runāts, ka mikropauzes ir ārkārtīgi svarīgas, un viņas ir svarīgas, un tas ir viens no variantiem. Tomēr pierādīts, ka tad pārāk lielu ietekmi viņas varbūt nedod, ka tomēr garāka pauze ir tā, kas iedod vairāk. Attiecīgi, tā tad ir svarīgi, paņemt to mikropauzi, kaut vai viena ieelpa, 1 minūte, tas būs jau, ka tu esi apstājies. Bet būtiski, ka tu iedod arī sev tās 10 minūtes, tu iedod sev vienu dienu, ka tu vari nebūt atkal tajā kaut kādā ritenī. Man patīk, ka bez... mēs visu laiku tā kā ieelpojam, ja, bet mums vajag arī izelpu, lai mēs varētu atkal ieelpot. Un kaut kā mēs to dabisko ritmu bieži vien tomēr aizmirstam, un mēs tikai es varu vēl. Ļaut tomēr to izelpu arī sev izdarīt. Kā vispār radās slow kustība? Man tiešām liekas, ka tas ir būtiski, ka kāds ir iestājies par to, kas, pietiek. Man šķiet, tas ir arī tāds labs līderības piemērs, un ir šis Karlo Petrīnī, kurš organizēja protestu Romā, kad tika plānots būvēt McDonald's ātrās ēdināšanas restorānu pie Spāņu kāpnēm. Un viņš vienkārši uztaisīja šo protestu, ka tas nenotiks, jo praktiski viņš saprata, ka tas ir brīdis, ka viņam ir jāiestājās, ka mēs negribam ātri ēst, mēs negribam žigli kaut ko neizbaudīt, bet mēs gribam lēni izbaudīt to, ko mēs ēdam. Un tur vairāk tas tās bija par šo te vietējo kulināriju, par šo te vietējo tradīciju, baudījumu, aizstāvēšanu. Un praktiski tā kļuva par kustību, kā Slow Food manifests, kas 89. gadā tika parakstīts. Bet tas jau tas ir tas brīdis, kad McDonald's ienāca, tad jau tajā brīdī. Okay. Jā, un tad, kad viņš nāca, tad tur arī iestājās Giorgio Armani, sakot, ka viņa drēbes smirdēs pēc hamburgeriem, un tur bija lieli protesti, kur cilvēki ar bļodām un pasta penni gāja un sauc, ka mēs negribam ātro ēdienu. Un tas aizsāk arī šo te, protams, te vairāk stāsts par slow food, Itālija skaisti to izdarīja. Bet kopumā ir šāda cita slow, lēnā turisma, lēnās pilsētas kustība. Un man patīk Itāļi vispār baigi labieši tajā, bet es nezinu, viņiem jāstāsta produktivitātes rādījumi valstī. Laikam nav tie labākie, bet labi, par to nav stāsts. Bet šī lēnā filozofija man patīk, šis te mūzikas apzīmējums tempo gusto. Restīvi īstajā laikā savā tempā. Un man šķiet, šī ir ārkārtīgi skaista tāda doma, ko paņemt līdzi, ka tu savu dzīvi vadi uztveroši, intuitīvi, nesteidzīgi, bet tas nenozīmē, ka tu nepaspēji. Un ka tam ir spriegums, tam ir disciplīna, tam ir saturs un tam ir jēga, bet tas var notikt arī lēnāk. Jā. Bet atkal,
man liekas, lai to saprastu un lai to varētu pieņemt, ir jāsaprot, kāpēc tā pauze ir vajadzīga. Jo skaidri, tie ir tādi forši koncepti, tad, kad mēs esam mierā, tad, kad mums ģimene ir pēdus un mums visiem ir darbs, vai ne, un nevienam nav jāskrien pa naktīm pulciņiem vai kaut kā tā, bet tajā brīdī, kad tas viss tā kā liek iet virsū, un es pat tagad no kāds klients dzirdēja, ka, ja parasti viņai decembrī šķiet, ka vispār pasauli sāk iet uz beigām, ja, jo darbā ir ārprātīgi daudz un darba dienas ir mazāk, tad tagad viņai jau oktobrī jau šķiet, ka viss tas gads jau ir ka viss jau ir slikti. Ka tā tad vēl ātrāks pātrinājums, un tad, kad tu iekļūsti tur, tad ir ļoti grūti izkāpt un teikt, es gribu tā kā mūzikā, ja? Man liekas, kas varētu būt tas, kas palīdz to sajūtu, hei, pauze ir vajadzīga. Man liekas, tā viena lieta varbūt ir tā, ka tas, ka tu skrien, un tas, ka tu nemitīgi dari un tu neļauj iepauzēt sev, tas vienkārši nepalīdz tavām smadzenēm restartēties. Vienkāršs piemērs, tad, kad mums pārkarst tehnika, mēs zinām, ka viņa ir jāizslēdz un pēc kāda brīža viņai jāatļauj atpūsties. Mēs zinām, ka to vajag izdarīt ar datoru, bet kaut kā nezinām, kad tas jāizdara ar sevi. Par šo mēs jau runājam ar sociālo mediju epizodē, bet man laikam tas, kas strādā, tas jautājums kopumā, vispār tāda refleksija, tajā brīdī, kad ir ļoti liels ātrums, es jau arī pagājušajā reizē par to runāju, ka tajā brīdī, kad ātrums palielinās ārēji, tad tev iekšēji jāatrod tas lēnums. Un skaidrs, ka tajā brīdī, kad viss notiek un tu esi zirgā, tas ātrums ir milzīgs. Un tev šķiet, ka zirgs tevi nes, bet ir jāpaskatās, vai tu jau neesi gadījumā beigts uz tā zirga. Jo, un tas jautājums ir, vai ir pazīmes, ka tavs ķermenis mēģina tev pateikt kaut ko priekšā. Un tādas pazīmes, ar kurām ļoti pēdējā laikā daudzi cilvēki sastopos ar šiem te komentāriem, ka man ir ārkārtīgi spēcīgs galvas sāpes, ir bezmiegs, ir slikts miegs, ir trauksme, sirds klauves, roku trīcēšana, slikta dūša, nav apetītes un pārlieku liela apetīte. Un tie ir tādi lielie signāli, es teiktu, kāpēc es viņus tik labi māku Elīnu nosaukt, tāpēc, ka es pati tur esmu bijusi. Un tu droši vien arī atpazīsti viņus, bet tie ir tie lielie signāli, ka tu nevari vairs ievilkt elpu līdz galam. Tad jautājums, kāpēc tu nevari ievilkt elpu līdz galam? Kas varētu būt par daudz, ka tev vairs nav vietas plaušās varbūt. Es tā ļoti abstrakti šobrīd runāju. Bet, protams, ka tā refleksija spēja novērtēt esošo situāciju. Tā, es domāju, ka ir vienkārši izdzīvošanas instinkts spēt novērtēt, jo ja tā izdzīvošanas instinkta vairs nav, tad tu esi ļoti attālinājies no sevis. Jo izdzīvošanas instinkts ir visiem. Un ja tu mauc nemaņā un neļauj sev atgūties, tad tu jau esi tādā stadijā, ka tu vairs nejūti. Un tās jau ir briesmas. Bet faktiski tas organisms tajā brīdī strādā atkal uz šiem instinktiem. Ja? Tas vienkārši cenšas aizsargāt un cenšas kaut kur skriet, ja? Faktiski meklējot nākamo kaut kādu kairinājumu, jo viss paliek tik blāvs un tik pliekans, katra pauze paliek neizturmāka un tāpēc tā tiek aizpildīta ar jaunu kaut kādu stimulu. Rezultātā vienkārši neļaujot sevi izkāpt ārā un izraut sev to štepseli ārā, vai ne? Jā, tātad tā apstāšanās, tā spēja kaut kādā brīdī pateikt, ka man ir par daudz, vai es jūtu, ka man kaut kā ķermenis jau saka priekšā, ka tas nav labi. Vēl droši. Jā, es domāju arī par to aizņemtību. Tad, kad tu esi ļoti aizņemts, ir skaidrs, ka ir grūti un dažreiz pat neiespējami uzdot šo jautājumu, jo tās ir briesmas, bet jebkurā gadījumā, ja tu esi ļoti aizņemts, tad jautājums, ko tava aizņemtība mēģina pasargāt tevī. Kā aizņemtība mēģina tevi atturēt. Un tā ir tāda izvairīšanās mehānisms, ka būt aizņemtam nozīmē izvairīties no potenciālās pauzes, klusuma, būšanas ar sevi, ar kaut kādiem grūtiem jautājumiem, kur, protams, mēs te varam iet pilnīgā galējībā un teikt, ka visa dzīve sastāv tikai no pauzes un tur visa tā jēga,
Bet, tā kā domājam racionāli, ka ja šāda pauze vispār neeksistē, un cilvēks saka, es nevaru atļauties apstāties, jo man ir jāpelna nauda, man ir jāpelna iztika, es nevaru šeit, tieši tagad ir tas brīdis, kad viss notiek. Ok, bet kad tu iedos sev to pauzi, zinot to informāciju, ka tava miesa ir tā, kas tev palīdz šo visu naudu nopelnīt. Un tas ir, laikam, tāds ļoti būtisks jautājums, ko es pati sev esmu uzdevusi un tās reizes apstājusies un nometus visu nost. Vienkārši nometus visu nost. Jo man nav bijis iespējams izdarīt kvalitatīvi. Jā, bet šis ir grūts, ļoti grūts jautājums, manuprāt, tāpēc, ka atkal tur ļoti daudz slāņu. Viens ir saprast, ka tu esi tur iekšā, saprast, ka nekas ar tevi nenotiks, tu nenomirs, ja tu izkāpsi no tā vilciena, vai ka tu spēsi atkal sasniegt tikpat daudz, pat ja tu paņemsi lielāku pauzi. Man šķiet, ka šobrīd tomēr paliek ar vien vairāk izplatīts tas, ka es paņemu kaut kādu gadu off, ja es jūtu, ka man ir visa kā par daudz. Jā, bet Elīna, piedod, bet tu vari paņemt gadu off. Bet redzi, tur ir tā lieta, ka man šķiet, ka tas trakākais ir tajā brīdī, kad mēs pieņemsim to gadu off, bet vai mēs esam pilnīgā mierā ar to, ka mēs esam paņēmuši to gadu off. Vai arī mēs nemitīgi iekšēji vārāmies un domājam par tiem veidiem, kā vēl mēs varētu tomēr atkal nonākt tajā atpakaļ tajā steigā, ja? Jo to es varu redzēt kaut vai tajā brīdī, kad kad man vajadzēja pievērsties bērniem un varbūt ne tādā pašā zīdaiņa vecumā, bet tomēr tas pārējais posms, kurš ir tas brīdis, ja tu strādā pats sev. Tad tas ir savādāk. Tev nav kaut kāds konkrēts darba laiks vai laiks, kurā tev jāatgriežas atpakaļ darba vidē, bet tu pats sev nosaki, cik daudz tu vari vai nevari pieslēgties ārpasaulē. Un es savā sajūtās jūtu, cik tas tomēr ir grūti saprast, hei, es gribu pievērsties vairāk ģimenei vai vairāk tam, lai šai institūcijai pievērstu savu uzmanību un enerģiju, bet vienlaikus daļa manis ļoti baidījās, satraucās, domāja par to, kas būs tur tajā ārpasaulē. Vai mani vajadzēs, tad, kad es to pieņēmu, ka viss būs fine un vajadzēs, vai ja nevajadzēs, tad arī nekas, bet vienalga. Tas bija viens punkts. Tad pēc tam nāca, bet varbūt tomēr tas atkal ir par ilgu. Respektīvi, tas nav kaut kāds tāds viens jautājums, ko es pieņemu, un man viss uzreiz paliek skaidrs, un es spēju kaut kā vieglāk elpot. Nē, tieši tā ir tā ilūzija, ko mēs jau esam pārunājuši par attīstību, ka attīstība nav viens refleksijas jautājums, kur mēs vienkārši pasēžam, paņemam dienas grāmatu, ierakstam savas pārdomas, ka labi, ir fine, es ar šito tikšu galā. Un tieši tajā brīdī sākās tie lielie jautājumi, bet kas notiks, ja? Un tad, ja mēs neatgriežamies pie šiem jautājumiem, bet kas notiks, ja? Un tu vari turpināt šo te ierakstu. Kas notiks tad, ja? Man šķiet, tas, ko tu arī saki, tas tāds pašam sev iekšēji konceptuāls lēmums, ka es tagad nonullēšos, vai es tagad sākšu darīt lietas lēnāk, pieņemšu lēmumu. Tas pats Kols Ņūports, viņam tagad jauna grāmata iznāca Slow Productivity, un viņš runā par dažādiem konceptiem, protams, kā tur to laiku plānot un tā tālāk, bet tās trīs tādas nozīmīgās tādi punkti, ko viņš saka, tad praktiski sākt pieņemt lēmumu, ka labāk izdarīšu 2 kvalitatīvas lietas, vai 3, nevis 10 nekvalitīvas vēl un izdegšu, vai nebūšu izdarījis kā pilnvērtīgi. Un tā ir tāda vienošanās ar sevi, ka labi, ja es gribu uzrakstīt grāmatu, tad es tiešām viņu rakstīšu, un es strādāšu mazāk pie vairākiem projektiem vienlaicīgi, nešķiedīšu savu uzmanību tur, vai mazāk lietošu sociālos mēdījus, lai neietekmētos un neietekmētu sevi ar to, ka citiem sanāk labāk. Un ka citiem, un tev tur uz tevi brēc, dari vairāk, no tevis var sanākt kaut kas pilnīgi cits, vai seko savai sirdsbalsī un tā tālāk. Un tas, ko viņš saka, piešķirt sev brīvo laiku starp intensīviem posmiem, tā it kā visi mēs zinām to.
ka tev ir bijis riktīgi daudz darba, riktīgi kaut vai, mums daudz klienti, podkāsti vai projekti organizācijās ir milzīgi lieli projekti, starp kuriem nav vispār nekādas attālpas. Ir viena kūka, kafija un mēs bliežam tālāk. Un tas trešais, kā plānot ilgtermiņu, pat gadiem uzdevums. Nevis plānot pa nedēļu, taču plānot tikai pa dienām, ja? Es pēdējā laikā sāku plānot pa mēnesi, rakstīt kaut kādas lielas lietas, ko man vajadzētu izdarīt vai ko es gribētu izdarīt, baigi nepieturos pie tā. Bet jā, ka tas ir tāds ilgtermiņš, ka tā ir ilgtspēja pret savu dzīvi. Jā, bet redz, ļoti grūti ir arī domāt par šo lielo paplašinājumu. Pirmkārt, tāpēc, ka daudziem šis vienkārši nav saprotams koncepts. Tas zoom out nemaz nav tik vienkāršs, nav uztverams arī vienkārši, un bieži vien mēs vienkārši esam kaut kādā ļoti tādā mazā pietuvinātā ar lupu, varbūt pat savā dzīves punktā, un mēs nespējam pat noņemt to lupu nost un iztaisnot plecus un paskatīties uz savu dzīvi tādā lielākā perspektīvā, un tas arī, protams, traucē ieraudzīt šo palēninājumu, respektīvi to palēninājumu tajā produktivitātē, ka tas arī ir produktīvi, bet tas ir lēnāk, tāpēc, ka tas sasniegums tiek sagaidīts uzreiz, tā kultūra un tas ārējais spiediens kaut kādā ziņā ir pietiekami liels, bet jautājums, vai tas ir ārējais spiediens vai iekšējais, tas atkal ir droši vien, ka tāds katram pašam jāatbild. Ir vairāki profesori un zinātnieki, kas patiesībā runā par to, ka pat tas ir kļuvis nevis ārējais spiediens, bet iekšējais spiediens, un to sauc par pašizmantošanu. Es teiktu, ka mēs kļūstam vergi paši sev vai upuri paši saviem mērķiem, paši saviem uzstādījumiem, un tā vēlēšanās būt vienmēr motivētam, pieejamam, iedvesmotam. Un ka viņš praktiski runā, šis profesors, man ļoti grūti izrunāt viņa vārdu, bet Byung-Chul Han. Jā, viņš ir vispār vācietis, bet viņš pilnīgs ķīnietis. Bet jebkurā gadījumā tas, par ko viņš runā, par šo te iekšējo apspiešanu vai šo te pašizmantošanu, ka nevis tu sevi vadi, ka tev ir tāds pašvadības prasmes, bet ka tu pārražo sevi un ka tā spēja atzīt šo te nogurumu vai izmantošanu, viņi ir ārkārtīgi grūti tas, ko tu saki. Bet, Elīna, kas ir viegli pasaki? Nekas. Kas ir viegli? Absolūti, un nav apsolījums par to, ka dzīve būs viegli. Dzīve ir grūta un būs grūta. Jautājums, kā mēs palīdzam sev tikt galā ar to grūto dzīvi, vai ne? Un tur ir tas stāsts par to, ka patiesībā jau ļoti daudz pētījumu pierāda, ka atrast atkal laiku, palēnināties, garlaikoties, kontemplēt, būt mierā, vienkārši sēdēt un neko nedarīt, tas, ko jau mēs esam runājuši, tā ir atslēga tam, lai tu spētu izturēt to ātrumu un nevis tā piedalīties dzīvē tā fragmentēti, bet patiešām pamanīt, kur ir tā rezonance, kas ir tas jēgpilnums, kas ir tā apzinātība pret cilvēkiem, pret darbu, pret dabu. Un man te ir daži refleksijas jautājumi, protams, ko es varu iedot, domājot par to, kā apsēžoties pie savas dzīves, mēs varam paskatīties uz to būtisko. Un viens no tiem jautājumiem ir, kas tavā dzīvē šobrīd veido dzīves, rezonējošas attiecības, vai tu esi izvēlējies pats šo tempu, ja tas tevi dzen? Un kā tu ikdienā dari savu darbu? Vai tu ej cauri uzdevumiem, ja tu pieslēdzies savam pienākumam ar tādu apzinātību un domā, kas tad ir šī darba jēga vai kodols, kas būs tas rezultāts priekš manas dzīves, priekš manas personības, un kā es varu ietekmēt šīs izvēles. Tie ir jautājumi patiesībā, ko es neredzu sev uzdodu, bet arī tādi būtiski lieli, kas var uzreiz iedot tādu signālu un varbūt var norādīt uz ārkārtīgi sāpīgām lietām, kur vienkārši mēs katrs apzināmies, ka nav man nemaz tādu rezonējošu attiecību, vai nav man nemaz tādas iespējas ietekmēt to, kā notiek mana diena. Vai man šķiet, ka man nav iespējas ietekmēt?
Nu, jā, un tā šķietamība par to, ka kāds no tevis kaut ko paģēra, vai ka tev tiek likts tik daudz, un tad tu, mums slavens teiciens, tev tiek likts tik daudz, cik tu vari panest. Vai tiešām? Tas viss, kas tavā dzīvē tev ir jānes, protams, tas ir kaut kāds tavu izvēļu secība un rezultāts un sekas, bet arī strupceļš ir ceļš. Apstāties un apskatīties uz viņu, kur te es stāvu, vai tiešām es neko no tā visa nevaru ietekmēt. Un tad, protams, ir labi, ja ir kāda kopiena vai ir kāds cits vēl cilvēks, ar ko parunāt, ar kāds speciālists. Tāpēc jau tā ir tā sakarība, kā mēs varam to darīt, jo tikai vienam Elīna sēdēt savā pauzē jau arī ir diezgan bailīgi, vai ne? Ļoti bailīgi. Ļoti bailīgi tur vispār nonākt, jo kas tad tur var parādīties? Kas tur var, tas ir tāpēc arī bieži vien ar tā apzinātību mēs par to varam runāt, un skaidrs, ka tā ir ārkārtīgi nepieciešama, bet bieži vien cilvēki pamēģina apstāties un parādās kaut kādas daudz dažādas emocijas, kuras iepriekš viņām vienkārši ir vieta parādīties, un tās ir biedējošas. Un tāpēc negribas varbūt tās redzēt, vai tu nezini, ko ar tām darīt, un tad labāk varbūt nesēdēt tajā apzinātības brīdī, vai nebūt tik tādam redzošam un jūtošam. Tas vienkārši ir kaut kādos brīžos vieglāk. Man liekas, ka svarīgi arī saprast un apzināties, ka bieži vien tomēr tas high achiever vai tas, kurš ļoti daudz skrien tajā sasnieguma vai tajā steigas kultūrā, ka bieži vien tās darbības kaut kādā brīdī notiek no aizsardzības reakcijas. Nevis, ka tu dari to no tā sava no tās savas sajūtas, sava resursa, bet tieši no aizsardzības pozīcijām. Un tad, kad tu to tā kā saproti, tad beigās tomēr šķiet, varbūt tomēr tiešām tas ir kaut kā rezultāts nav tāds patiesībā, kādu es varētu radīt, ja es to darītu no kaut kāda resursu stāvokļa. Un arī mēģināt atgriezties atpakaļ tajā bāzes sajūtā, ja? Teiksim, to bāzes stāvokli mēģināt piedzīvot. Ja es saprotu tieši tā, ko tu teici, ka ja es esmu kaut kādā lielā darbībā, tad kas ir tas bāzes stāvoklis, kurš var atgriezties atpakaļ? Kādā veidā es tur varu nokļūt. Un katram tā pauze var būt tomēr savādāka, bet tas, ka es vienkārši neesmu ar savu uzmanību kaut kur citur, tas jau būs labi. Jā, vēl viens no refleksijas jautājumiem, ko es atcerējos, ka vai ir brīdis, ka tu atceries to sajūtu, to bāzes sajūtu, ka tu esi sevī. Šķiet ir svarīgi attīt atpakaļ to sajūtu, ka ir taču bijuši kaut kādi brīži, kad tu jūties pilnībā sazemējies un laimīgs. Un skaidrs, ka nav jau mūsu dzīves mērķis meklēt laimi, bet laikam tomēr vairāk stāsts ir par to jēgpilnības meklēšanu, ka es jūtos jēdzīgs ar sevi, nevis svētdienas vakarā mani pārņem bailes par to, kas būs pirmdien, kāda būs tā mana nedēļa vai kāda būs man tā dzīve. Un skaidrs, ka katram darbam ir sava garoziņa un tā tālāk. Tur ir daudz dažādu teicienu, mēs mīlam teicienus, bet tiešām atkal atgriezties pie sevis. Bet kāpēc un kā daru es? Un man patīk tas, ko mēs pirms šīs epizodes runājām, sarakstoties. Es teicu, ka es montēju iepriekšējo epizodu un domāju, cik tiešām mēs esam foršas un cik daudz ir izdarīts un cik daudz mēs zinām. Un tieši tāpat mēs katrs par sevi varam, jūs katrs par sevi varat pateikt. Bet cik bieži mēs paskatāmies uz savu dzīvi ar tādām līdzjūtības pieņemšanas brillēm vai acīm. Cik bieži mēs paskatāmies, kas šodien izdevās labi. Kas ir tas, ko es izdarīju? Kas bija viena lieta, ko es paspēju izdarīt? Un ja es neesmu paspējis izdarīt kaut ko labi, bet kā es ar to jūtos? Un ko tas man nozīmē? Un es domāju, ka tie ir tādi pavisam vienkārši elementāri jautājumi, bet tā apzināšanās, jā, un tā rezonance ar sevi, es domāju, ka tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu vairāk mācīties. Un tāpēc tās pašvadības prasmes vai spēja novērtēt to, kur tu esi, tas kļūst arvien svarīgāk.
Jā, nu un jautājums arī, kā mēs varam viens otram palīdzēt ar šo. Man šķiet, viens otram mēs varam palīdzēt, ja mēs neveicinām tieši to, ka hei, tu vari, tu davai maucām visi ātri kopā. Mums vajag tādus brīžus, kad mēs varam iet nu, tādā steigā pāri, bet mums vajag arī zināt tos brīžus, kad mums ir jāapstājās. Ja mēs, un te man gribas varbūt mazliet pateikt jā par to, ko mēs varbūt sākumā sacījām, bet par to ļoti šobrīd populāro arī mēs esam šajā, nu vismaz es esmu šajā perimenopauzes kontekstā, un šobrīd tā ir ļoti aktuāla tēma. Man liekas, ir būtiski, ka mēs izzinām, kas notiek, kāpēc notiek. Bet atkal, man šķiet svarīgi, ka mēs tomēr respektējam to dzīves posmu, kurā mēs atrodamies. Varam no tā paņemt kaut ko. Nevis pretojamies un nevis mēģinām atrast visādus veidus, kā mēs varam no tā izvairīties, bet atkal tieši pretēji paskatīties, ok, ko man tas dod, ko tas man māca šajā brīdī. Iespējams, man vajag pauzes vienkārši vairāk un biežāk. Tas neko sliktu par mani nenozīmē. Man nav jābūt tādai, kāda es biju 20 gados. Ja es to labi piedzīvoju tajos 20, tad it's fine, es varu to atstāt aiz muguras, un tagad es varu meklēt savu 40 gadnieces pieredzi, citādu pieredzi, arī ar to, ka es kādreiz kaut kādu vārdu aizmirstu. Jā, es arī aizmirstu. Pa laikam aizmirstu vārdu. Man šķiet tāda brīnišķīga metafora ir par šo te ābeli, kura ne katru gadu dod augļus. Man šķiet, tas tiešām ir tā, nu, ja mēs tā iedziļinamies, ka ir tikai normāli, nu, ka mēs neražojam visu laiku. Un ja mēs braucam pa ātrgaitas šosei un redzam iespēju nogriezties, ka mēs nogriežamies un ielējam to benzīnu, vai, nu, jā, ieelpojam, vai es nezinu. Vai pastāvam, paskatāmies saulrietu. Pastāvam un paskatāmies, un, protams, atkal mēs tā ļoti metaforiski attālinamies no tās ikdienas dzīves, kur kāds teiks, jā, bet es nevaru, un es domāju, ka tieši tas ir tas brīdis, kad pievērst tam uzmanību, ja tik ļoti tu saproti, ka tu nevari. Un, protams, ir jānovērē dzīves posms, kurā tu dzīvo. Skaidrs, ka mēs nerunājam par brīdi, kad cilvēks aug savā karjerā 20 līdz 30 gadi, un tev ir jāiet un jādara, bet arī tas nav jādara caur zārku. Tas nav jādara caur nemitīgiem dažādiem dopamīna kairinājumiem vai zālēm, psihadēlijas sēnēm un dažādiem līdzekļiem, kas patiesībā jauniešiem ir ārkārtīgi populāri šobrīd. Tas ir ārkārtīgi liels palīgs sasniegt vairāk. Bet kas ir vairāk? Kas ir tas vairāk? Tas, es domāju, ka ir ļoti būtisks jautājums. Un kas ir tas, uz ko mēs tiecamies? Ja pasaulē, kurā viss ir iespējams, pēkšņi nekas nav pietiekams. Un mēs visu laiku dzīvojam šajā nepietiekamībā. It kā šķiet, mēs skrienam pēc kaut kā un tādā tukšgaitā, vai ne? Jo tas visu laiku atgādina mums, cik mēs neesam gana labi, vai cik mēs atkal neesam gana daudz sasnieguši, vai cik mēs gana daudz neesam kaut ko izdarījuši. Un par to ir kaut kādā brīdī vienkārši tiešām žēlīgi, jo šķiet, nu kāpēc mēs viens otram to nodarām? Kāpēc mēs nevaram patiešām vienkārši būt tajā, kuras esmu, un jā, ir grūtie brīži, un ir tie brīži, kad es nespēju izkāpt, un man ir pārāk daudz visu kā. Bet tad ir kaut kāds moments, kad es vainu ar kādu palīdzību, vai es varu pats ar savu palīdzību saprast, ok, tagad pietiek, tagad es varu tomēr pārrakstīt kaut kādus noteikumus, pārrakstīt tās savas vērtības, pārrakstīt to, ko man nozīmē sasniegumu, ko man nozīmē dzīvot šo dzīvi. Un skaidrs, ka tajā viduspārējā mēs varam runāt par to, ka tas automātiski vieglāk kaut kādā ziņā varbūt notiek, tāpēc, ka mēs ieraugām to dzīves noslēguma posmu, droši vien, ka daudz vieglāk, tuvāk un daudz dažādas kuru mēs tāpat nezinām. Kuru mēs nezinām, jā. Bet tas ir kaut kas, kas it kā mūs pietuvina, jā, arī mūsu vecākiem ir veselības problēmas un aiziešana, un tas nāves tūms iezogas arvien vairāk. Un skaidrs, ka tas arī pārraksta to, kā mēs redzam. Bet tā jau ir atkal cita tēma. Skaidrs, protams, bet tu pieskāries ļoti būtiskai lietai. Mēs, protams, ka varētu daudz un dikti runāt, bet es domāju, ka tu pieskāries būtiskai lietai un nebūtu, es neteiktu, ka viduspārējā vai vidusposmā
lielai daļai cilvēku ir vieglāk kaut kā reflektēt, ja tev nav šo prasmju, tad viņu vienkārši tev nav un viņas ir jāmācās. Bet vidusposms var būt arī ārkārtīgi smags laiks, jo pēkšņi pret kaut kādiem nezināmiem parametriem tu neesi sasniedzis to, ko tu varbūt nemaz nezini, ka tev vajadzēja sasniegt. Vai tev tas tiek parādīts no sociālajiem mēdījiem vai no iedvesmojošiem rakstiem un lekcijām, ka tu varēji, bet tu vairs nevari. Jo vai tev arī. ir... Jā, tu vairs to nevari paspēt sasniegt. Tā kā fiziski izrēķinot savus gadu skaidrs, tu vairs to fiziski nevari paspēt sasniegt. Un tu esi visu mūžu dzīvojis varbūt ne pēc sava plāna, bet pēc savu vecāku plānu vai pēc kaut kāda plāna, kas ir vienkārši tā sanācis. Un tad te ir tas brīdis, kad apstāties un novērtēt un sākt varbūt veikt kaut kādu inventarizāciju. Tas var būt ārkārtīgi smagi. Tās ir tās krīzes, kurās cilvēki iekrīt, ja, un nav tie labākie dzīves posmi, bet tā tas ir, jā. Jā, bet, zini, atkal, jebkura krīze ir laba, skaidrs, ka ir tās dažādība tām, un es negribu vispārināt, bet tas ir kaut kāds labs brīdis, kad es tomēr pieļauju to, ka es esmu apstājies un kaut kas man ir jāmaina manā dzīvē, un iespējams, ka tas ir labs punkts, kurā tad kaut ko arī sākt darīt. Un te ir ļoti vērtīgi, ka es tiešām esmu pašiejūtīgs un esmu laipns pret sevi par to, kur es esmu. Nevis atkal lieku satraukumu, ja, par to, ka es neesmu atkal tajā lielajā skrējienā. Es esmu izkāpis kādā pieturā un mazliet gribu atpūsties, vai mazliet gribu vispār saprast, kur tad es traucos, kur tā šoseja ved. Jo iespējams es braucu uz Romu, bet es gribu uz Parīzi. Man ne, tas iekāps vilcienā. Un patiesībā dažreiz tas vilciens var būt arī, ka tu kļūsti jau tā kā ķilnieks, ko jūs minējat, savai lomai, tu identificējies ar savu lomu. Arī mēs savā dzīvē noteikti to varam teikt. Es ar HR podcastu varbūt esmu iekāpis citā vilcienā, un es gribētu varbūt izkāpt, un tagad cilvēki man nes un prasa, kad būs nākamā epizode, un kad būs tas, un tāpat mēs katrs varam nonākt kaut kādos slazdos, kad ja mēs neapstājamies, nepaskatāmies, kā vārdā mēs darām tas, ko Gabors Matejs saka, nevis cilvēki izdeg no pārāk daudz darba, bet no tā, kāpēc viņi dara darbu. Kas ir tas viņu mērķis, kāpēc viņi sevi dzen, un tā kāpēc mūsos ir ārkārtīgi daudz un daudzšķautņaini, un tās izvēles ir ārkārtīgi atšķirīgas. Jo mēs nevaram pirmkārt salikt visus vienā kastītē vai vienādās kaut kādās kastītēs, tas ir skaidrs. Mēs nevaram teikt, kā ir pareizi vai nepareizi, un tās atslēgas uz dzīves un darba balansu tiek meklētas jau gadu desmitiem, tāpēc, ka visu laiku ir šī cīņa starp to ātri lēni, kā visu paspēt, kā apzināties. Un tur nav šī apstāšanās, nav šī pauze. Mēs nevaram to tā kategorizēt un vispārināt, bet skaidrs, ka šodien mēs varējām pievērst uzmanību tam, ka mēs slīdam grāvī ar šo, ja mēs paši nepaņemam grožus rokā un neuzdodam šos būtiskos jautājumus. Un tā ir liela drosme, protams, tad, kad mēs runājam, novērtēt to, kas tev ir, un būt mierā ar to. Tā jau ir tāda pieņemšana, bet pieņemšana jau ir ļoti liela drosme. Jā, un pieņemt visos līmeņos, vai ne? Nevis vienkārši, es tā domāju, ka es pieņemu to, kur es esmu, un es pieņemu tajā brīdī, kad man ir labi, bet tad, kad ir slikti, tad ne tik ļoti. Tāpēc būtiski es tam sekoju un pārrakstu tiešām to, ko tad tas man nozīmē, ko es daru, un kad es varu sev ļaut atgriezties tajā bāzes līmenī. Man liekas, te ir tas svarīgā. Pati tā esence ir being versus doing. Angliski tik labi. Būt pretēji darīšanai. Ja? Un patiešām mēs esam šeit, lai mēs būtu. Un skaidrs, ka tas ietver arī darīšanu. Bet tas nav pamatstāvoklis. Man liekas, ka to ir svarīgi atcerēties. Tas ir ārkārtīgi svarīgs teikums. Būt ir svarīgāk kā darīt. Ja tu tā patiešām apzināti... padomā pie šī teikuma. Es domāju, ka tur ļoti daudz dažādas atziņas mēs katrs varētu izcelt. Arī pretestības, arī jautājums. Tāpēc, mans novēlējums būtu
Man šķiet, ka mūsdienu drosme ir nevis pēc iespējas ātrāk dzīties, bet apstāties, novērtēt, paņemt karti rokās, paskatīties, kuras šobrīd atrodos, vai, jā, un ja tiešām to metaforiski mēs skatāmies uz karti, kāda tā bija kādreiz vecākā izpausmē, tur nav redzams, kur atrodas citi. Tur ir redzams, kur tu šobrīd esi un kur tu vēlies nonākt. Un ir pilnīgi vienalga, kur ir citi. tu dodies savā virzienā. Jā, tā diemžēl nav vairs mūsdienu realitāte. Bet jā, mēs kaut ko noteikti katrs varam no tā paņemt. Un mans laikam tāds kopsavilkums šodienas mūsu sarunai būtu par to lēnumu vai par to pauzi, ka pauze ir ok. Es varu izkāpt gan uz vienu dienu, gan uz vienu gadu, gan uz mēnesi, gan uz vairāk gadiem. Katrā ziņā tajā brīdī, kad es vispār pieņemu sev lēmumu, ka es iedodu sev arī šo ieelpu, tad man šķiet, ka daudz kas var mainīties. Jā, protams, tagad jau sāk palikt populāri šie sabatikali un iespēja iziet. Tas izskatās viss tikai ļoti tā skaisti, kad cilvēki uzraksta par to LinkedInā vai uzraksta rakstus par to, kā viņš gadu pavadīja ejot Santiago ceļu vai braucot apkārt pasaulē. Mēs nezinām, cik daudz cilvēks pirms tam ir gatavojies un cik garš ir bijis tas process iekšēji, lai tu nonāk līdz tam, bet es pilnīgi piekrītu tam, ka šī iespēja paņemt pauzi vai šī atļauja sev, iedot atļauju sev vispirms būt un pēc tam darīt, tas jau ir ļoti daudz. Un tad jau sākās nākamie procesi, kad tur jau ir tādi daudzšķautņaini tie darbi ar ēnām un ar sapņiem un ar dažādām visām savām dzīves perspektīvām. Tā kā mēs ceram, ka mēs iedavām jums kādus labus atslēgas pieturas punktus, domājot par to jēgpilno sniegumu dzīvei. Man patīk to slow productivity saukt par tādu jēgpilno sniegumu dzīvei, jo dzīve jau notiek caur mums. Mēs tikai viņu vēlamies ielikt kaut kādos rāmjos un nobraukt to dzīvi pa vienām sliedēm, bet tas nav tik vienkārši. Vai ne? Bet neviens to nav apsolījis, ka būs vienkārši. Jā, Elena, paldies tev par šodienas mūsu mazo sarunu, ieniršanu tēmā. Jā, un atgādinājums, un šī man šķiet atkal arī, ka šī saruna atkal kā atgādinājums mums pašām par to, ka pauze ir svarīga un iepauzēt lēnāk, mazāk, ir vairāk, vienmēr ir labi. Bet mēs arī ļoti labi to pašas pierādījām, ar kā tu jūties, ka mums bija pietiekoši gara pauze, un mēs pašas tur satraucāmies, kā būs un kā cilvēki reaģēs uz to, vairāk atskatīties to savu perspektīvu, ko es šajā pauzē iegūstu, kas ir tas, ko es dabūnu, un ko nav pilnīgi viss jāpadara par saturu, nav pilnīgi viss jāpaziņo pasaulē, ka, lūk, es tagad esmu paņēmis pauzi, un tagad pēc tam gaidiet no manis lielus jaunumus, vai tu uzliec atkal sev kaut kādu jaunu uzdevumu, ļaut sev būt ar to, kā ir, un tad jau redzēs, kur tā dzīve tevi aiznes. Labi, mēs jau ieslīdējam nākamajā tēmā, bet es domāju, ka liels paldies pirmkārt jau, ka jūs mūs klausāties un ka jūs esat kopā ar mums šajās tēmās, jo tas nozīmē, ka tas arī ir kaut kas ir svarīgs jums un rezonē. Un, laikam jau tā tas strādā. Tad, kad rezonē, tad ir tā kopības sajūta, un tad, ja tas var būt atbalstoši un palīdzoši, tad tas arī iedod to jēgu mums turpināt un darīt un runāt. Jā, un ja jums ir gadījumā kāda tēma, kas šķiet būtu interesanta, ka mēs par to padiskutētu, tad mēs, protams, arī būsim priecīgi saņemt. Jā, atrakstiet, lūdzu. Mums ļoti patīk saņemt jūsu vēstules. Viņu nav ļoti daudz atzīšos, bet tās ir ārkārtīgi sirsnīgas. Un paldies par komentāriem Spotify, ko jūs atstājat pēc šīs sarunas. Tāpēc, ja jūs tagad klausāties Spotify un saruna ir beigusies, un jūs esat tikuši līdz beigām, tad lūdzu atstājiet savu komentāru, sirsniņu, īkšķīt, vienalga,
jā, to savu atziņu, ko jūs paņēmāt no šīs sarunas, un tad jau tiekamies atkal citās sarunās. Jā, lai forši visiem. Atā! Jā, paldies, atā!